tātad pār mūsu ekskursijas plānu. Sāksim ekskursiju mēs šeit centrā, iztaigāsim pilsētas centru, pēc tam apmeklēsim arī Šmakovkas muzeju, un pēc tam tātad izdarīsim tā. Tie, kas vēlās braukt ar tramvaju, varat braukt ar tramvaju, es parādīšu, kur un kāda pieturā jums izstāv. Pārējie var iet ar kājām pa promenādi līdz Daugavpils Cietoksnim, un tiksimies tur jau. Cietoksnī arī mēs apmeklēsim inženieru arsenālu, kur beigsies mūsu ekskursija. Protams, 90. gadu sākumā šis piemineklis tika demontēts, un pēc tam viņš pazūda. Es nezināju, kur viņš ir. Bet kaut kur 4-5 gadi atpakaļ mūsu pašvaldībā izdomāja uzbūvēt jaunu noliktavu. Viņi sāka rakt un atrada Ļeņinu. Izrādījās 90. viņi nezināja, kur likt tik lielo pieminekli, un vienkārši aizrāka viņu pašvaldības teritorijā. Tā tas vienmēr jokoju, ka Daugavpilī izdarīja to, ko Maskava joprojām nevar izdarīt. Pie mums apglabāja Ļeņinu. Kāpēc Daugavpils tieši parādījās? Tam bija divi iemesli. Pirmais iemesls bija Lietuva. Tajā laikā Latvija jau bija katoļu valsts, šeit bija Livonijas ordenis, bet Lietuva tajā laikā vēl bija tāda starp pagānu un katoļu valsti, un vienmēr pierobeža bija kaut kādi strīdi par teritoriju. Un vajadzēja cietoksnis, kas aizsargāja Latvijas Livonijas ordeņa robežas no lietuviešu uzbrukuma. Otrais iemesls ir Daugava. Tajā laikā, viduslaikos, visātrākais ceļš, kā ceļot, bija upe. Un pa Daugavu gāja ļoti svarīgs tirdzniecības maršruts, no Vārangiem līdz Griekiem. Tātad kūgi gāja pa Daugavu līdz Valdaja augstienei un tur pa Dņepru līdz Melnai jūrai. Un tātad vajadzēja kaut kāda vieta, lai sargātu to svarīgo tirdzniecības ceļu. Protams, tā kā Dinaburgas pils bija pierobežas pils, vienmēr bija kaut kādi konflikti un vairākas reizes viņš cieta kaujās. Un beigās Livonijas kara rezultātā Krievu cārs Ivans Bargais pilnīgi iznīcināja šo cietoksni, šo pili. Bet tomēr vajadzēja kāda vieta šeit vienalga, lai sargātu. Tātad viņš pavēlēja uzbūvēt jaunu nocietinājumu, bet ne tur, kur viņš bija, bet kaut kur 18 kilometri no Dinaburgas pils. Tātad Daugavpils ir unikāla pilsēta, kas ceļoja no vienas vietas uz otru. Un pēc tam šī teritorija kļuva par Žečpospolitas teritoriju, un poļu karalis Stepans Batorijs pabeidza šī nocietinājumu būvniecību, un tātad iedēvā Daugavpilim pilsētas tiesības, Magdeburgas tiesības. Tad Daugavpils kļuva par pilsētu 1570. gados tieši šajā vietā. Zaļbies tālāk es pastāstīšu nedaudz vēlāk, bet tagad mēs iesim uz to pusi, kur es pastāstīšu par vienības namu. Pastāvēja arī tāda problēma, ka Latgale vienmēr bija nedaudz atsevišķi no pārējās Latvijas, jo kamēr Latvija bija Kurzemes, Zemgales, hercogīste un tur Zviedrijas teritorija, Latgale bija daļa no Žečpospolitas, gandrīz 200 gadi. Pēc tam Krievijas impērijas laikā Latvija bija daļa no Pskovskas gubernijas, bet Latgale bija Vitebskas gubernija, tātad cita gubernija. Bija mums Pirmās republikas laikā tāds prezidents, Kārlis Ulmanis. Viņam bija ideja apvienot visu Latviju. Tātad viņš pavēlēja Daugavpilī uzbūvēt vienības laukumu, vienības namu un vienības tiltu. Vienības nams, tas bija viens no pirmiem multifunkcionāliem centriem Eiropā. Tātad šeit vienlaikus gan teātris, gan koncertzāle, gan bibliotēka, gan muzeji, un arī joprojām tas ir tāds multifunkcionāls centrs šeit. Uzbūvēts 1937. gadā. Tad, šeit mēs redzam pieminekli nevainīgajam sarkana terora upuri. Kāpēc šis piemineklis, manuprāt, bija uzbūvēts tieši šeit? Mēs arī redzam nelielu pareizticīgo baznīcu, Aleksandra Nevska baznīcu.
Viņa ir diezgan jauna. Viņa tika uzbūvēta kaut kur aptuveni 20 gadi atpakaļ, 2004. gada. Bet pirms tam jūs varat redzēt apkārt viņī tādus pamatus. Tas ir vecas baznīcas pamati, jo agrāk šī stāvēja liela un skaista pareizticīga baznīca. Bet okupācijas laikā viņu slēdza, iekšā gribēja atvērt planetāriju, bet plāni pamainījās un naktī 1969. gada viņu vienkārši uzspridzināja. Tāpēc, kā padomju valdība neatbalstīja reliģiju. Un tieši tas bija tumšās mūsu vēstures lapuses, kad viens kaimiņš varēja pažēloties uz citu kaimiņu, ka viņam pārāk daudz naudas, tad viņš ir kulāks, viņš nav komunists, un cilvēkus sūtīja uz Sibīriju, atņēmot visu viņu īpašumu. Man bija arī ļoti labs stāsts par to laiku. Tā bija 40. gada vasara ar vienu vīrieti. Viņš sēdēja mājās, svētdiena, pēc tam viņš labi paēda, labi apģērbies, aizgāja uz baznīcu un stāvēja uz ielas pīpēja. Un viņš redz sarkanas armijas kārēvis. Viens no kārēviem pienāk pie viņa smaidošs, iedot viņam maizi un teica: tu vari ēst, mēs nākam tevi glābt. Tātad padomju propaganda teica tam sarkanas armijas zaldātiem, ka šeit ir ļoti nabagi cilvēki un viņus vajag glābt. Un sarkanas armijas cilvēki nāca ar domu, ka viņi dara kaut ko labu. Tātad kā strādāja propaganda tajā laikā.